Labrīt visiem 1. janvārī. Sācies jauns gads, jauni darbi. Pulkstens 10 no rīta. Tikko izbraucu uz lielā ceļa. Ja to var nosaukt par lielu, nu domāju, gana liels Madona Varakļāni. Tuvojos Madonai. Laiciņš pie mums jauks šorīt. Gads iesākas ar sniegputeni, kaut gan ārā ir +1. Oho, staipa mani pa sniegu, ka nu tikai, kaut gan ātrums ir tikai 70, un krava ir virsū. Sliedes nekādas iebrauktas, viskaut kādas, bet nav jau vaina ceļam, vaina jau parasti ir braucējos. Ļoti labi ir tas, ka man šodien ir diezgan minimāls mērķis. Tikai tikt pāri Lietuvai, jo Polijā šodien iekšā braukt tur tikai 10 vakarā. Un pa nakti es braukt tur pa to Poliju galīgi negribu šovakar. Sevišķi pēc aizlieguma. Nu nezinu, kas jau gan darīsies 1. datumā. Bet nu gan jau, ka jau es nebūšu vienīgais. Galvenais jau, lai terminālā vietas ir. Īsti diži ātrāk par 70 pabraukt man šobrīd nav nekādas vēlēšanās. Bet nu nekāda vaina. Viss ir kārtībā. Slotiņas par sliktu notīrīju vienīgi. Ot tas tāds drusku kreņķis. Bet gan jau, ja nestāšos kaut kur appurināt, apdauzīt. Agri baigi trakot arī negribēju, normāli pie dienas gaismas. Jāpasteidzas ir tieši tāpēc, kad ir jau 5 atpakaļ krava. Tā kā ar tām pēdējām kravām atpakaļ gāja pašvaki, tad ir nolemts šito garām nelaist. Un sākt darba gadu jau 1. janvārī. Kāds jau arī strādā bez manis. Visu laiku ekrānā neskatos, tad jau piedodiet, ja kaut kur novirzās. Nebiju sagatavojies lielai filmēšanai. Tā, policija, kamera jānolaiž. Protams, tīšu prātu, taču nebrauksi policijai garām ar telefonu rokā. Tiem arī šodien darba diena. Nu, viņš jau redzēja, bet nu uzmirkšķināja, lai jau ir. Nav ko tur cilvēkiem svētkus bojā. Tālūk, tāda mūsu sniegotā Madona. Ļoti jauka ziema. Švakākais, ka tas viss kūst vaļā. Paskatīsimies, kā mums ies pret Elektriķu kalnu. Jo kaisīts nekas nav. Bremzējas tīri labi.
dzelzceļi te laikam strādā un vilcieni staigā varbūt reizi nedēļā, varbūt pat mazāk, nezinu. Kaut kas jau te notiek. Mums jau kā vienmēr nekur neko nevajag. Buksē bišķīt ieskrienoties. Kluss un mierīgs Madonā. Visi atsapūš no... te kaut kas šķērsām jau bija tīrīts. Varbūt, ka kalns jau arī ir nokaisīts. Man saka, ka ceļš esot slidens. Nav nevaina, kalnā tiksim. Nu, tukšā te varētu būt pašvaki. Kaut ko līdz šejienai ir tīrījuši un kaisījuši. Bet šitajā piekalnītē jau arī bieži vien ir palikuši. Jo tev ir vēl grūtāk, jau tā ir viss tur ātrums zudis. Un arī tas polē. Tukšā te, man liekas, arī paliktu. Zinu, jūtu pats, ka ir slidens, var man neteikt. Ir tāda doma, ka laikam braukšu caur Rīgu, nevis kā parasti caur Jēkabpili un Aknīsti. Baigi negribu pārbaudīt, kādā stāvoklī tur ir tie mazie ceļi visi. 60 kilometri līkums, bet ir cerība, ka lielie ceļi būs kaut ko patīrīti. Vai vismaz viņus ātrāk sāks tīrīt. Jā, pārsniedz ātrumu ierobežojumu. Grūti te kaut ko pārsniegt šobrīd. Atkritumu dienests šajā gadījumā strādā labāk par ceļu dienestu, jo pēc atkritumu konteineriem mašīna jau bija manā miestiņā Praulienā ap 8 jau bija klāta. Tur jau es arī nobrīnījos, vai tiešām nevarēja grafiku gadam
stādīt pa citām otrdienām. Nu, laikam, kā iekrita tas grafiks, tā viņi strādā. Šitai piekalnē jau var jāuzmanās. Elektrības stabs jau te jauns ir ielikts. Kur viņu nonesa šitā taisni aizgāja fūra ar refs. Noskaldīja lielu augstsprieguma stabu. Pusmadona bija pusdienu bez elektrības. Negribas atkārtot viņa varoņu darbus. Kaut kas lielāks jau ir braucis man te pa priekšu, sliedi ir izsitis. Protams, šeit arī tīrīts nav. Jā, ja man vajadzētu šodien izpildīt pilnu dienas normu, nezinu, vai es tiktu tik tālu, cik parasti. Var braukt uz Smeceres silu slēpot, tie, kam ir brīvdiena. Tā, tur jau bija kaut kas sabraukts pat zem sniega. Labi, ko jau nu vairāk ar savu apnicīgo pļāpāšanu. Jāturās jau ar abām rokām pie stūres, nav te ko jāsagatavo savādāk kaut kā tas telefons pafilmēt. Labi, tiekamies vēlāk. Tā, nu jau tiku uz Pļaviņu apveceļa, te jau sniega stipri mazāk. Var braukt jau normālāk. Tāds, nezinu, tīrīts, netīrīts. Nu, vispār te tā sniega mazāk, vairāk tā kā lietus līst nekā sniegs. Viss kārtībā, bet vienalga pagriezos uz Rīgas pusi, braukšu caur Rīgu. Negribu pārbaudīt, no kuras puses tas sniegputenis ir atnācis. Biju apstājies, jau notīrīju slotiņas un loga malu, tur bija pierausts sniega. Tagad jau izskatās, ka būs brīvāka braukšana tālāk. Kaut kas jau no gaisa nāk, sniegs kopā ar lietu. Labi, ripinam tāļāk. Nu tā, laipni lūgti Lietuvā. Laipni lūgti Lietuvā un laipni lūgti pie tādiem jaunumiem, kā Lietuvas banka arī sākusi ņemt 2 eiro komisiju par ceļu pirkšanu. Acīm redzot, cenšas piespiest vairāk pirkt internetā. Domāju, ka internetā varētu tāda komisija nebūt. Viņa pērk ceļu viņieti pa taisno. Būs jāpārbauda. Nu, tas nav daudz, varbūt tas sastāda kaut kādi,
Pie mana vidējā Lietuvas apmeklējuma 24-25 kravas uz Eiropu sastāda lieki 50 eiro. Atpakaļ vēl 50 sotaks kā no Zara. Turpat pakaļ braukājot, nu jā. Jāpārbauda būs internetā. Nu jā, te ir +5, sniegs kaut kur pa mežmalu. Brīžiem līst stipras lietus. Un ir liels sānvējš, ieslīps. Kas tikai liek kāpt degvielas patēriņam. Bet nu neko. Ceļš no smagajiem ir ļoti tukšs. Vieglo gan daudz braukāte. Smagie vēl nav izkustējušies. Es te viens no retajiem. Kādi poļi nāk pretī. Nezinu, kā viņi tikuši ārā no Polijas. Noteikti kaut kādas atļaujas ir. Vai nu tuvējie pierobežnieki. Tālūk. Ripinam tālāk.